Pēc būvniecības plāna izveidošanas mums viņš ir jānoformē uz lapas. Lai izveidotu savas lapas Arhicadā, mēs izvēlamies opciju Dokumentu Publish. Šis ir tas brīdis, kad mēs no mūsu projektu mapes pārnesam un sagatavojam rasējumus uz lapām. Tātad šeit kreisajā pusē mums ir jābūt projektu mapa, kur mums parādās mūsu visi stāvi, griezumi un vēl viss, ko mēs veidojam. Un šeit labajā pusē ir jābūt layout book. Tas nozīmē, ka šī ir tā vieta, kur mēs sakārtojam mūsu lapas. Tātad mēs izvēlamies mūsu stāvu un izvēlamies kombināciju. Tas ir tas plāns, kuru mēs gribam pārnest. Šeit parādās mērogs. Un tad mēs vienkārši paņemam un pieturam ar kreiso taustiņu un valkam šeit. Kad mēs to esam izdarījuši, uzspiežam dubultklikšķi virsū un mēs pārējam uz sadaļu, kas saucās layout book. Tās ir tās lapas, uz kurām mēs kārtojam mūsu projektu. Šeit mēs redzam, ka programma jau piedāvā mums kaut kādu lapu, ko viņa dod pēc noklusējuma. Pabraucot šeit uz leju, ir sadaļa Masteri. Tā ir tā vieta, kur mēs izveidojam mūsu lapas. Lai nevajadzētu katrai lapai taisīt savu rakstlaukumu, mēs izveidojam vienu, un tātad viņš parādās sarkans, bet lapa ir izveidota. Sakam šeit New, nosaucam mūsu lapu, un šeit iedodam attālumus no malām. Izvēlamies formātu, kādu mēs vēlamies, un pasakam Create. Tātad šeit ir vienkārši balta lapa. Lai mēs izveidotu mūsu rakstlaukumu un maliņas, mēs izvēlamies parastas līnijas. Sazīmējam apkārt to, ko mums vajag. Piemēram, rakstlaukumu. Rakstlaukums atradīsies šeit. Un tad šeit pabraucot uz augšu, tur, kur ir mūsu lapa, šī izveidotā, mēs varam nomainīt šeit lapu. Izvēlamies mūsu izveidoto un redzam, ka šeit parādās mūsu izveidotā lapa.